Šodien jūs iemācīšu kādu kāršu triku. Tā, sūdīgs kārts, atvainojos par to. Dodiet samaisīt kārts, savam priekšā. Dodiet samaisīt kārts. Viņš maisa, kā vien grib. Pēc tam dodiet viņam izvēlēties kārti. Piemēram, šo. Palieciet viņu apakšā. Dodiet viņam pārcaur čupiņu. Liekat šādi kārtis. Tagad sadariet ar to cilvēku, ka nākošā kārta būs jūsu kārts, kuras apgriezīšu. Piemēram, sadariet, nezinu, zaprašanos vai 10 centimetriem, jebkā. Tagad es paņemšu un apgriezīšu otradāk jūsu kārti. Tagad es iemācīšu, kāds ir jādara. Dodiet, jūs varat maisīt kaut vai šādi, tas vienalga nav secība jākārto. Tagad dod izvēlēties kāds, piemēram, šo te, redziet. Tikmēr, kā viņš skatās šo te kārti, jūs pastieties apakšējo kārti, piemēram, šajā gadījumā ir pīdām, paņemiet šo kārti, ko jūs izvēlējāties, šajā gadījumā tūdzi, palieciet šeit apakšā. Sakiet, lai viņš pārceļ čupiņu. Viņš pārceļ. Lieciet šādi otrādā kārtis, līdz paies garām pīķa dāmai, būs pīķa dāma, un nākošā kārtas būs jūsu kārtas, redziet, es uzlieku pīķa dāmu, nākošā kārta, kas bija jūsu, tur uzliesiet vēl kādas 3-4 kārtas, nolieciet malā, un tagad sadariet ar šo cilvēkiem. 10 centimetriem, 5 latiem, jeb cik. Sadariet, kad jūs atklāsiet šo kārti. Nākošo kārti, kas būs, jūs apgriezīsiet. Apgriezīsiet nākošo kārtu otrādāk, un šī būs jūsu kārts. Un, piemēram, protams, jūs sadarēsiet. Nolieciet šos čupiņus, paņemiet šeit. Pirms šīs pīķa dāmas paņemiet šo kārti, un apgrieziet vienkārši otrādāk. Un sanāks, jūs vienējāt derībās, un šī būs jūsu kārts. Paldies par uzmanību.